Eksperimentā ir redzams, kā darbojas Mureja likums. Salīmējām 3 salmiņus Y veida formā. Vienam ir lielāks rādījus, tas būs galvenais zars, bet ar mazāku rādījusu ir abi atzari. Šis modelis simbolizē asinsvada atzarojumu. Konstantu spiedienu nodrošinājām ar šķirces palīdzību. Uzņēmām laiku, mērījām iztecējošā ūdens tilpumu un veicām aprēķinus, lai pārbaudītu Mureja likumu. Plūsmu attiecību 70/30 nodrošinājām mainot rādījusus, jo tā bija vieglāk izreikināt. Veicot eksperimentu, kļūdas radās nosakot diametru un tilpumu. Lai mazinātu kļūdu, nosakot salmiņa rādījusu, veicām 10 mērījumus, no kuriem izreikināja vidējo. Visi eksperimenti tika atkārtoti vairākas reizes, lai samazinātu iespējamo kļūdu.